Jā, labvakar visiem! Priecājos visus redzēt. Čau, Iveta! Paldies tev par dziesmām. Es teiktu tā, ka ļoti runāja uz mani caur dziesmām šodien svētais gars, jā, apstiprināja kaut kādas lietas, vienmēr ieklausos vārdos. Jā, čau, Evita, čau, Linda, čau, Santa. Un pārējie arī lūdzu pieslēdzamies, kas var. Jā, čau, Aigar, čau, Antra, Dzintra, Helēna, Jūri, Karīna, Kristīne, Lilita, Māri un Sabīna. Jā, nu tad sāksim ar lūkšanu. Jā, lai debes tēvs darbojās. Jā, svētais gars, es lūdzu, ka tu šodien darbojies, ka tu esi tas, kurš dara darbu pie mūsu sirdīm, ka tu runā uz katru sirdi, ka tu pabaro izsalkušos, ka tu padzirdi izslāpušos, ka tu dod savu maizi. Un tiešām tavs dara mūsu ausis dzirdīgas, acis atvērtas, sirdis atvērtas un mīkstini mūsu sirdis ar savu vārdu un stādi tur savu vārdu. Tēvs dod mums šo tiešām dienascho maizi šodien, un Tēvs pabaro mūsu garus. Un, jā, lai tavu dzīvība vēl vairāk atraisās mūsos, tava šī mūžīgā dzīvība, šis vārds, kas skan, lai ir gars un dzīvība. Svētais gars, lūdzu, ka tu esi tas, kurš runā caur mani un caur katru vienu, kas šovakar dalīsies. Un svētais gars, es lūdzu, ka tu esi mūsu skolotājs, mūsu palīgs, un ka mēs pilnībā, lai paļaujamies ar visām sirdīm uz tevi, ka tu esi tas, kurš dara darbu pie mums, pie mūsu sirdīm. Es lūdzu, svētais gars dod mums savu vārdu šodien, un es saistu jebkādus ļaunos garus, kas mēģina ietekmēt šo vārdu. Jēzus vārdā es ņemu autoritāti par šo sapulci, un nekas nespēs ietekmēt šo vārdu, kas izskanēs. Tēvs, es lūdzu, ka tu atver šajā brīdī katram ausis dzirdēt un sirdi saņemt. Un, jā, lai tavs vārds tiešām nes augļus, šos dzīvos augļus Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, vārds, ko Dievs man ir devis jau kādu laiku, un es ar to arī dalīšos. Un, es īstenībā nedaudz viņam pieskāros pagājušo trešdienu, bet Dievs ir turpinājis runāt, papildinājis. Un tad es ar to dalīšos. Un tieši tad, kad man jāsāk dalīties, tieši tad fonā bērni kaut ko sāk. Bet es ceru, ka jūs nedzirdat. Nu, labi, ja jūs kaut ko vajag traucēt, tad jūs pamājiet. Ja? Tā. Jā, tā tad es dalīšos ar vārdu. Tas vārds ir, jā, nu, tas vārds, kas man nāk, kā varētu būt, es nezinu, nosaukums, bet liekas tā dīvaini skan tas nosaukums, bet tas, ko Dievs man ir iedevis. Es nezinu pilno nosaukumu, bet tas viens vārds ir pozīcija. Kur mēs atrodamies? Nu, varētu teikt, jā, ka var nosaukumu, kur mēs atrodamies, jā. Un Dievs uz mani runāja par to, ka mums ir katram jāzina, kur mēs esam vispār, kur mēs atrodamies, kāda ir mūsu pozīcija, ka mēs esam Jēzu Kristu un ka mums no tās pozīcijas ir arī jādzīvo. Un, jā, un tas, no kurienes tu dzīvo, nosaka tavu dzīvi, jā, kur tu atrodies. Jā. Un tāpēc arī Dieva vārds tik daudz runā par to Kristu, palieciet Kristu, jūs esat Kristu. Šī pozīcija, ka mēs esam sēdināti Jēzu Kristu un mēs esam izrauti no vecās dzīves, no miesas dzīves, no tumsas valstības, no tā, kur mēs bijām pirms tam. Viss ir tapis jauns, un Dieva vārds, jaunā derība, viss caur par to runā. Jā, tādēļ ir arī šis pants 2. korintiešiem 5:17. Tādēļ tie, kas ir Jēzu Kristu, tie ir jauni radījumi, un kas bijis ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Un mums ir tas, un tur arī, es nezinu, vai latviski arī, bet angliski ir noteikti par to, ka ir, man liekas, latviski arī redzi, viss tapis jauns.
Mums tas ir jāierauga, jā, ka viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Un tajā mums ir jādzīvo. Mums ir jādzīvo šī jaunā radījuma dzīve, nevairs vecā dzīve. Mums vairs nekas nesaist ar veco, ar miesu, ka mums vēl būtu jādzīvo pēc miesas. Un tāpēc mums ir jāatjaunojās savā sirdsprātā, lai mēs ieraudzītu, kas mēs esam un kur mēs atrodamies. Jā, tāpēc arī pāns no Efeziešiem 2. nodaļa. 6. pāns. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Man liekas, angliski, ja es pareizi atceros, tur vispār bija tā, ka tu esi sēdināts Jēzu Kristu debesīs. Jā. Tātad tu esi apsēdināts debesīs. Tā ir atdusmas pozīcija, no kuras viss plūst un notiek. Un tas ir tas, kur mums ir jāatrodās Jēzu Kristu. Un mums ir jāzina, kur mēs esam. Mums ir jāzina, ka mums vairs nav jāskatās uz sevi pēc miesas, mums vairs nav jādzīvo pēc miesas, bet mēs esam pārradīti, mēs esam darīti jauni. Un lasot vārdu, mēs to iepazīstam. Jā, tas arī ir tas, ka tu ieskaties šajā svabadības likumā, tu ieskaties šajā spogulī, patiesības spogulī, kas tu tagad esi Jēzu Kristu. Un tu tādā veidā arī pārvērties no spožuma uz spožumu, un tu ieskaties un paliec tajā. Un no tās pozīcijas tu dari, no tās pozīcijas tu dzīvo šo jauno dzīvi. Jā, un Dieva vārds arī saka, dzenies pēc Dieva valstības un pēc manas taisnības. Šī arī ir Dieva valstība, ka tu esi sēdināts Jēzu Kristu debesīs. Tā ir tava jaunā būtība. Tas ir pēc kā tev ir jādzenās, iepazīt. Kā tu dzenies? Tu dzenies lasot vārdu, iepazīstot, lūdzot, meklējot, lai svētais gars tev atklāja. Viņš ir tavs palīgs, viņš ir tavs skolotājs. Un pirms es vēl turpinu, tad, kad mēs tagad sākām, man arī svētais gars uzrunāja, ka man ir tā kā jāpasaka, ka tu neesi viens, un tev ir svētais gars, kurš ir tavs palīgs, kurš ir tavs skolotājs, un kurš ir tas, kurš dara darbu pie tevis. Un tev ir visu sevi jāieliek viņa rokās, lai viņš varētu darīt šo darbu pie tavas sirds. Tev nav vienam tas jāsaprot, tev nav vienam tas kaut kādā veidā nav vienam jāpārvēršās. Ja? Tas nav tavs darbs, tas ir viņa darbs. Un tas ir viņa darbs, viņš ir tas, kurš tevi grib iedot to vārdu dzīvu tevī darīt. Viņš ir tas, kurš šo vārdu ieraksta uz tavām sirdsplāksnēm. Viņš ir tas, kurš tevi pabaro, padzirda, un mūsu uzdevums ir nākt pie viņa, nākt ar visu savu sirdi, tādi kādi esam, un teikt, Tēvs, atklāj mani, Jēzu Kristu, rādi man, kas es esmu tevī. Un lai tavs vārds ir tas, kurš pārrada mani. Un Dievs sūtīja savu vārdu, kas ir Jēzus Kristus. Un tajā vārdā ir mūsu jaunā dzīve, tajā vārdā atklājas, ka mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu, un šis vārds mūs pārrada. Šis vārds, Dievs pasauli radīja vārda spēkā. Ka no neredzamā tas, kas ir redzams, viņš nāca no neredzamā. Un tāpatās arī viņš sūtīja šo vārdu par Jēzu Kristu, un arī tāpatās mums ir jālūkojas uz šo neredzamo, un tādā veidā vārds top miesa. Mums ir ticība, ir stipra paļaušanās uz neredzamo. Mums ir jāskatās uz to neredzamo, uz to, kas ir atklāts vārdā. Un tad, kad mēs lūkojamies uz to neredzamo, mēs viņu sākam arī ieraudzīt, bet jau ar sirds acīm, nevis ar fiziskām acīm, nevis ar miesas acīm, bet ar gara acīm mēs sākam ieraudzīt šo patiesību. Bet mums ir jālūkojas uz neredzamo, nevis uz to, ko mēs redzam, ko jūtam, bet mums ir jāsakņojas vārdā, ko vārds atklāja.
Un, jā, tā tad ja, mums ir jāatzinās pēc šīs pozīcijas, kur mēs atrodamies, pēc debesu valstības, pēc jaunā radījuma dzīves. Un tā tad romiešiem 8, no 12 līdz 13 saka tā. Tātad, brāļi un māsas, mūs vairs nekas nesaista ar miesu. Tātad nekas nesaista. Mums vairs nav saistību ar šo miesas dzīvi. Nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs gara spēkā dariet galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Un tātad gara spēkā mēs darām galu šai miesas darbībai. Un gara spēkā tad mums ir jāatdzenās pēc šīs dzīves garā, kas mēs esam garā. Un tajā spēkā, tajā jaunā radījuma dzīves spēkā mēs darām galu vecai dzīvei. Jo Dieva vārdā arī atklājās, ka šis vecais cilvēks, viņš līdz ar Kristu, viņš ir nomiris, un mēs esam augšām celšies, lai dzīvotu jauno dzīvi, atjaunoto dzīvi Dievam un Dievā. Kolosiešiem 3 no 1. panta. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām celšies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Tātad te atklājās, ka tā jaunā dzīve ir Kristū, un ka tā vecā dzīve, tas vecais cilvēks, viņš ir miris, un viņš ir zem tiesas, bet mēs dzīvojam dievišķā veidā garā. Un mēs esam garā. Dievs mūs pārcēla savu dēlu valstībā. Un mēs arī lasīsim to, ka, es uzreiz izlasīšu romiešiem 8, 9. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Romiešiem 8, 10 saka, miesa mīrusi grēka dēļ, bet gars dzīvs taisnības dēļ. Jā, tā tad mums vairs nav jādzīvo pēc miesas, kura vienmēr būs mirusi grēka dēļ. Viņa tāda vienkārši būs, bet mums ir jādzīvo Dieva taisnībā. Mums ir jādzīvo garā, kas ir darīts dzīves taisnības dēļ, šīs Dieva dāvātās taisnības dēļ, un tas arī ir dzīve ticībā. Nekā citādāk mēs to nespējam tur nonākt, tikai dzīvojot ticībā. Jā, un mēs no tās gara pozīcijas darām galu visam tam, kas vēl var būt uzpeld, kur vēl kāds vecie paradumi kaut kādi nāk vai kaut kas, bet mēs ar viņiem netiekam galā, to, ko Dievs man tā kā rādīja, mēs ar viņiem netiekam galā no miesas pozīcijas. Tāpēc, kad ja mēs vēl redzam sevi kā miesīgu, kā miesas cilvēku, un mēs mēģinam tikt galā ar miesas dabu, tas nav iespējams, jo miesas cilvēks, viņš nespēja būt svēts, viņš nespēja piepildīt bauslību, viņš neko nespēja, viņš tāds vienkārši ir. Bet mēs tikai gara spēkā darām galu miesas lietām. Tas ir ticībā uz Jēzu Kristu, atklājot pēc tās Kristus atziņas, mēs atklājam, kas mēs esam viņā, un pēc šīs jaunās dabas mēs lasot vārdu, iepazīstot šo jauno dabu, mūsos arī ticība aug, ja? Ticība uz šiem apsolījumiem, un jo mēs vairāk iepazīstam, kas mēs esam, jo mūsos mēs topam stipri Dievā un viņa varenajā spēkā, un mums vairs nekas nesaist ar miesu, mēs varam dzīvot šajā gara spēkā, Dieva spēkā. Jā, un tad kolosiešiem arī tur tālāk
Tātad mēs lasījām par to, ka tagad, kad jūs esat augšām celšies, tiecieties pēc šīs dzīves, kas ir Kristū, un savas domas vērsiet uz augšu, ja? Ne uz zemes lietām. Un, jo jūsu dzīve apslēpta Dievā, un tur tālāk ir rakstīts, tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Un tālāk tiek uzskaitīts šīs lietas, kas pieder zemē. Un man tā kā ļoti izcēlās šis vārds nonāvējiet. Jā, tas ir tāds ļoti spēcīgs vārds nonāvējiet. Tāpēc, kad šī vecā dzīve, viņa vairs nav, viņa nāves spriedums viņai ir, bet mēs esam darīti dzīvi Kristū. Tikai un vienīgi. Mums nav nekas vairs nesaista ar zemes dzīvi, tāpēc, kad mēs esam sēdināti Jēzu Kristu debesu vietās, mūs vairs nekas nesaista ar miesas dzīvi, ka mums būtu jādzīvo vēl pēc miesas. Mēs esam pārradīti Jēzu Kristu, darīti jauni, un mums ir jāiepazīst un jāatjauno šis savs sirdsprāts, un jāuzvelk šis jaunais cilvēks. Kas ir pārradīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Jā, un tad arī Dieva vārdā vairākās vietās parādās tas, tāpēc vairs nemelojiet cits citam. Tā vecā dzīve, viņa ir, es to redzu tā, nevis vienkārši nemelojam, ka es tur paņēmu pildspalvu, tagad melošu, ka es nepaņēmu pildspalvu. Es redzu to tā, ka nemelo ne sev, ne citu, ne brāļiem, māsām, nestāsti viņam vēl par, kad, ja te rakstīts nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Nemelo. Tu vairs neesi vecais cilvēks, uzvelc to jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Un tad tur ir ka tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, bet viss un visos Kristus. Ja? Kristus mūsos, tā arī ir tā godības cerība. Tas, ka viņš ir mūsos. Un tas, kā tu sevi redzi un kur tu sevi redzi, tas nosaka, es teiktu, visu. Tas nosaka visu, kur tu sevi redzi un kā tu sevi redzi. Un tāpēc Dievs savā vārdā saka, lai mēs ieskatāmies savdības likumā, lai mēs lūkojamies Dievu godībā kā spogulī. Un tā mēs pārvēršamies no spožuma uz spožumu, no ticības uz ticību, lūkojoties uz viņu. Un, bet ja tu kāpēc tā pozīcija, kāpēc Dievs tā man parādīja? Ja tu no vecās pozīcijas, no vecais cilvēks centies kļūt par šo jauno cilvēku kaut kādā veidā, tā kā, ka tu vēl prem redzi sevi kā to miesas cilvēku, kā veco cilvēku, ka tu uz sevi skaties, nevis uz Jēzu, nevis uz to, kas tu esi Jēzu Kristu, bet ka tu centies kļūt kaut kā saviem spēkiem, darīt tās lietas, kas ir Dieva vārdā, ko var tikai jauns radījums darīt. Ka tu kā vecais cilvēks, tad tu vēl vairāk sēji tajā vecajā cilvēkā. Tu viņu tā kā sakņojies viņā. Tu viņu tā kā modini augšā, tu modini tās arī kārības, tu liec sevi tā kā zem bauslības. Bet tev ir jādzīvot ticībā, kā jauns radījums. Un tikai tā tu dari galu tām miesas lietām. Jo ticībā mēs varam dzīvot šo jaunā radījuma dzīvi. Un tāpēc es izlasīšu Romiešiem 7, kas man arī ļoti uzrunāja. Tā, Romiešiem 7:4. Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, tam, kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam, jo kamēr mēs dzīvojām miesā, tātad mums vairs nav jādzīvo miesā, bet kamēr mēs dzīvojām miesā, un ja mēs vēl cenšamies dzīvot miesā, kaut ko tā kā panākt to, ko Kristus jau ir izdarījis,
Te ir rakstīts, jo kamēr mēs dzīvojam miesā, bauslības, modinātās, grēcīgās kaislas spēcīgi darbojās mūsu locekļos, tā ka mēs nesām augļus nāvei. Tagad turpretīm bauslība zaudējusi savu spēku pār mums, jo mēs viņai, kas mūs saistīja, esam miruši. Tā ka nu varam kalpot jaunā, garā un nevis pēc vecā burta. Tev ir jāredz sevi kā šo jauno radījumu. Jo, ja tu redzi sevi kā veco cilvēku, kurš cenšas nokļūt tur, kur Jēzus tev ir jau sēdinājis, Jēzu Kristu, tad tas ir kā likums tev. Tu visu laiku tā kā, centies pats darīt tās lietas, ko patiesībā tev ir jāierauga ticībā, kas tu tagad esi, jo taisnais no ticības dzīvos. Tāpēc nāca evaņģēlijs, kurā atklājas šī Dieva taisnība, ko neviens nevarēja panākt, nekā citādāk, kā tikai ticot uz Jēzu Kristu. Rakstīts, neviens nekļūst taisns nekā citādāk, kā tikai ticībā uz Jēzu Kristu. Šī ir tā Dieva taisnība. Un ir rakstīts, dzenieties pēc Dieva valstības un Dieva taisnības. Un, jā, un Sātans viņš mēģina novērst mūs uz sevi, uz veco cilvēku, jo, un Dievs man jau kādu laiku atpakaļ teica, mēs nevaram uzlabot veco, mēs nevaram viņu izmainīt, mēs nevaram viņu kaut kā, mēs varam viņu ielikt kaut kādos rāmjos, mēs varam morāli labi uzvesties un tā tālāk, bet tas nemaina to iekšējo cilvēku. Tāpēc ir vajadzīga šī sirds apgriezīšana, tāpēc Jēzus teica farizejiem, ka viņu tā kā ārpuse varbūt tur labi izskatās, ja, bet viņi kā nobalsināti kapi. Un tāpēc arī Pāvils teica, ka viņš nelielas par, nu, ka viņš nelielas ne ar ko citu, kā tikai ar Jēzu Kristu, un ka viņš nelepojas ar miesu, bet tikai ar Jēzu Kristu. Viņš nelepojas ar to, ko viņš varēja panākt miesā. Jo viņš teica, es varētu it kā, tāpēc, ka es biju farizējs no farizējiem, pēc bauslības nevainojams, bet viņš saka, bet es tiecos atrasties Kristu pēc tās taisnības, kas ir caur ticību, uz ticības pamata. Un tāpēc ir svarīgi zināt, kas tu esi, kur tu esi, jo ja tu domā, ka tu esi tas vecais cilvēks, ja tu redzi sevi kā veco vēl projām tajā vecajā pozīcijā, tad tu visu laiku atdursies pret bauslību, un tu atdursies pret šo pazudināšanu visu laiku, bet tas vecais cilvēks, viņš ir zem pazudināšanas. Bet visi, kas ir Jēzu Kristu, tur vairs nav nekādas pazudināšanas. Mums ir jātiecās pēc šīs atziņas, apziņas, ka mēs esam šis gara cilvēks, šis jaunais radījums Jēzu Kristu. Un, jā, un to iepazīstot caur vārdu, caur to, kā svētais gars jūs māca un atklāja, mēs arī pieaugam tajā. Un, jā, jo ticība uz šo patiesību ir tā, kas mūs patiešām ievada atdusā. Ticība uz šo patiesību ir tas, kas mūs dara brīvus. Un, jo nekas cits mūs nevar darīt brīvus. Mēs varam visu mūžu sevi miesīgi kaut kā censties ierobežot, atbrīvoties no tā grēka, no šitā grēka, no tā, un visu laiku būs kaut kas jauns. Un visu laiku mēs pamanīsim sevī to ļauno, to slikto, bet mūs izmaina lūkošanās Kristu, lūkošanās šajā jaunajā dabā. Šis jaunais cilvēks ir jāuzvelk. Tikai tas mūs dara brīvu. Mēs nevaram sevi darīt brīvu. Mums Kristus ir tikai var darīt brīvu. Un, jā, atvērsim Galatiešiem. Galatiešiem 6. Sākumā es izlasīšu 15, 16.
Jo nedz apgaizīšana ir kas, nedz neapgaizīšana, bet jauns radījums. Un kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība. Jā, tā tad nedz apgaizīšana, nedz neapgaizīšana, bet jauns radījums. Un kas šo ceļu ies, pār to miers un žēlastība. Bet man ļoti patīk arī tas, kas tur pirms tam ir rakstīts. No 13. panta. Nu, tur jā, apspriež par tiem, kas ir nākuši un mēģināja atkal bauslību uzlikt un likt apgaizīties šiem galatiešiem. Un tad tur viņš saka, tikai viņi, kas apgaizīti, paši netur bauslību, bet prasa, lai jūs pieņemtu apgaizīšanu, ka viņi ar to, kas noticis pie jūsu miesas, varētu lepoties. Un Dievs man šodien uzrunāja par šo, jā, kad kas noticis pie miesas, ar to varētu lepoties. Jā? Bet mēs jau varam lepoties tikai ar Jēzu Kristu. Mēs varam lepoties ar to, kas noticis pie miesas, ja mēs to darām no miesas pozīcijas, savā spēkā, mēģinam kaut ko izlabot, un tad mums labi sanāca, un tad mēs lepojamies. Bet mums ir jādzīvo ticībā uz Jēzu Kristu un jālepojas tikai ar viņu. Un tikai viss svētums, visa viņa taisnība, visa gudrība, viss nāk no viņa. Viņš ir mūsu pestīšana, viņš ir mūsu glābšana, viņš ir mūsu taisnība, viņš ir mūsu svētums, viss nāk no viņa. Un tā ir šī jaunā derība, dzīve ticībā. Un tad viņš saka, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sīsta un es pasaulē. Un tad viņš saka, jo nedz apgaizīšana ir kas, nedz neapgaizīšana, bet jauns radījums. Un kas šo ceļu ies, par to miers un žēlastība. Un tad no Galatiešiem 5. Galatiešiem 5. No 5. panta. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību. Kur mēs gaidām? Garā. Mēs garā gaidām. Tātad mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību. Jo Kristu Jēzu nedz apgaizīšana, ko spēj, nedz neapgaizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Šī ticība uz Dieva mīlestību, ka Viņš mūs tik ļoti mīlēja, un ka mēs ticam un atzīstam Viņa mīlestību, cik ļoti Viņš ir mūs mīlējis un atdevis sevi par mūsu grēkiem, un ka mums ir Viņā piedots, ka mēs esam Viņā pāradīti, un ka mēs varam Viņā dzīvot. Ir arī tā rakstu vieta, kad es neatceros sākumu, bet tur ir tā doma, lai mēs caur Viņu tagad dzīvotu. Mums tagad tā jaunā dzīve ir caur Viņu, jā, caur Kristu. Nevairs pēc miesas, nevairs pēc tā cilvēka, kurš ir pazudināts. Tāpēc arī ir rakstīts tas pants, ko Dievs bieži man uzrādīja, ka beigu laikos būs daudzi ārēji svētbijīgi, bet noliegdami Dieva spēku. Un tas ir tas, kad ārēji pie miesas izskatīsies pilnīgi tāpat. Var izskatīties pilnīgi tāpat, jā. Bet viņi nolieks šo Dieva spēku. Un no kā tad nāk Dieva spēks? No ticības uz evaņģēliju. Ir rakstīts, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks ikvienam, kas tic. Un tātad šis spēks ir rakstīts arī, ka mēs esam šie māla trauki, ja? Un lai visa spēka pārpilnība nāktu no Viņa, ne no mums pašiem. Tātad šis spēks iedarbojas, ka mēs ticam uz to, ko Jēzus ir izdarījis. Ka Viņš ir par mums nomiris, ka mēs esam Viņā taisnoti, glābti, dziedināti.
Un ārēji svētbijīgi, jā, ka viņi var lepoties pie miesas, bet viņi neturas pie galvas. Un ka viņi vēl joprojām cenšas miesā kaut kā tapt svēti. Un es esmu tajā bijusi. Tāpēc, ja kādam ir nosodījums, es zinu, kā tas ir. Tāpēc Dievs man rāda un māca, un es zinu to sajūtu, kad vēlns pievērš šo skatu uz tevi, un ka tu vienkārši atrodies miesā un centies miesā kaut kā. Bet tāpēc, jā, mums ir svētais gars, kurš ir mūsu palīgs, kurš ir mūsu skolotājs un kurš mūs ved visā patiesībā un atklāja savu vārdu un ved šajā ticības dzīvē. Um, jā, jo mēs garu saņēmām ar ticības sludināšanu, ne ar bauslības darbiem. Tā, es zinu, ka es diezgan gari jau stāstu, bet mēs esam pagaidām maz ar kamerām, tāpēc vēl nedaudz es bišķiņu vēl palika. Jā, vienu rītu es tā kā pamodos un man skanēja tas pants, nu, kā, kas ēd manu miesu un dzer manas asins, tam ir mūžīgā dzīvība. Un, jā, un šodien Dievs tieši vēl papildināja, tā kā runāja, jā, ka mums ir jāturpina ēst šo patiesību, dzert viņa asinis, kas par mums tika izlietas, ēst viņa miesu, kas tika atdota, baudīt viņu, baudīt šo patiesību, kas ir Jēzu Kristu, priecāties par to, tiekties uz to. Un ja kaut kur ir kādi cietokšņi, kas traucē, arī tur svētais gars nāk palīgā mums un ved mūs tā, lai šīs dzīvās ūdens traumas var sākt plūst. Jā, un Dievs ļoti pēdējā laikā runā par šo fokusēšanos, turpina runāt, jā, cik svarīgi ir fokusēties uz viņu, uz šo patiesību, kas atklājas Jēzu Kristu, tās domas vērst uz augšu. Jo par mums tiešām visu laiku cīnās, visu laiku kāds cīnās, lai novērstu fokusu, visu laiku nāk kādi uzmanības novērsēji, jo tikai Kristu ir mūsu dzīvība. Jā, un šodien Dievs runāja uz mani caur Galatiešiem 6, tur, kur ir 8. pāns, proti, kas sēž savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēž garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Un jā, ka mums ir jātiec uz to, ka mēs sējam šo gara patiesību sevī, ka mēs sējam garā. Nevis miesā kaut ko vēl cenšamies viņu uzmodināt, kaut ko vēl uzlabot pie viņas, jo tā arī ir sēšana miesā, kad mēs sevi turpinam redzēt kā miesas cilvēku, ka mēs domājam par to. Tas arī caur domām mēs sējam sevī. Tā kā mēs slikti domājam, cik es slikts, cik es tāds un paskaties, un visu laiku uz to miesas cilvēku mēs vēršamies. Un tad mēs arī pļaujam to visu, kas nāk no miesas, bet mums ir jāsēj garā, kas mēs esam garā. Mums ir jāieskatās, kas mēs esam Jēzu Kristu. Un tādā veidā mēs arī sēsim, pļausim šo dzīvību, kas nāk no Kristus. Un tātad rakstīts, dzenieties pēc Dieva valstības, un rakstīts, ka Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un tur uzreiz nākamais pants, ja nemaldos, ir, ka šāda kalpošana Dievam ir tīkama, ka lai visi kalpo Dievam šādi, kā garā. Viņam ir tīkami, ka mēs dzīvojam ticībā un garā, ka mēs beidzam skatīties uz sevi, uz veco cilvēku un mēģinam panākt paši, jo tā ir kā tāda paštaisnība, bet mums ir jāatzinās pēc šīs Dieva taisnības, pēc Dieva valstības, ka Viņš mums to ir uzdāvinājis. Mums ir jāsalīdzinās ar Jēzu Kristu, ka Viņš mūs ir Jēzu Kristu salīdzinājis. Un jā, tur bija kas kalpo šīs lietās. Jā. Tas Dievam ir patīkami. Jā. Mm -hmm. Jā.
Nu, labi, tā es ātri apstīšos, kas man vēl palika no rakstu vietām, varbūt. Kaut ko tādu svarīgu neizlaidu. Nē, un jā, nu labi, tas laikam arī būs viss pagaidām. Tad jau skatīsimies, kā Dievs tālāk vadīs. Tā, es gribēju dzirdēt, ko jūs sadzirdējāt. Un es gribētu, lai Santa padalās. Jā, paldies par vārdu. Brīnišķīgs vārds. Un tas, ko es dzirdēju, ka tas, kur es atrodos, nosaka manu dzīvi. Un ka mani nekas vairs nesaista ar miesu, ar to veco cilvēku, ka caur Jēzu Kristu es esmu atjaunota. Bet man ir tas jaunais cilvēks jāapģērbi. Man ir jādzīvo no Jēzus Kristus pozīcijas, jo es esmu viņa valstības pilsonis tagad. Un ka man nav jācīnās vienai, kad svētais gars ir tas, kas dara to darbu pie manis, un viņš ir tas, nu, tas ir viņa darbs, man ir jāpadodas tam viņa, tam, ko viņš vēlas pie manis darīt. Un man ir jālūkojas, jo ja Dievs radīja pasauli caur vārdu, tad arī, un man ir jālūkojas uz to neredzamo, kad man nav jādzīvo pēc miesas vai tas, ko es redzu, bet man ir jādzīvo katru dienu ticībā, kad Dievs savā vārdā ir Dieva vārds ir patiesība, un man ir pēc tā jādzīvo. Es nevaru dzīvot tas, ko katru dienu man sātens varbūt mēģinās teikt, tu esi slikta, vai tu neesi pietiekami laba, vai tu esi tur kādreiz darījis to, bet tas ir tā vecā daba, ko bieži vien mēģinu vilkt sev līdzi un sev visu laiku kaut kā kritizēt, bet es bieži aizmirstu, es nezinu, varbūt, ka citiem tā nav, es bieži vien aizmirstu, ka man ir tas jaunais cilvēks, nu, ka es esmu apģērbta, nu, ar to jauno cilvēku, bet bieži vien es kaut kā velku līdzi vēl to veco. Un ka miesas cilvēks nespēja būt svēts, bet tikai dzīvojot ar Kristu atjaunotu dzīvi. Un man ir jānonāvē. Man patīk tas vārds, ko tu uzsvēri, tas, kas pieder zemē, tā vecā dzīve. Un par to sirds apgraizīšanu, jā, kad man ir, lai es jāapgraiza tā mana sirds, lai es nedzīvotu pēc miesas, bet dzīvotu pēc gara. Un jā, man ir jādzenas pēc Dieva taisnības, un man ir svarīgi katru dienu fokusēties uz Dievu, lai savs skats jāvērš uz viņu, jo Sātans jau visādi atradīs kaut kādas vainas vai kļūdas un mēģinās mani izšaubīt, novērst no tā ceļa, bet ja es fokusēšos uz viņu, ja tā, ja es zināšu, kur es atrodos un ka mana dzīve ir sakņota Kristū, nevis tajā vecajā, tad es arī to kopā ar Kristu varēšu arī tās miesas lietas nolikt malā.
Jā, tas tā īsumā. Paldies! Ļoti, ļoti spēcīgi. Paldies! Tiešām tu brīnišķīgi esi tā kā izkonspektējis, ja tā var teikt, jā, un paņēmus, manuprāt, ļoti vērtīgi. Interesanti man pašai pēc tam dzirdēt, kas ir dzirdēts, jā, slavu Dievam. Un, jā, un man nāca tas pants, ka tagad, kad mums ir dots šis vārds par Jēzu Kristu, ka mums ir jo īpaši, nu, tā kā viņš tā kā jāturās pie viņa, pie šiem dzīvības vārdiem, un rakstīts, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Un tā ikdiena, tie vēlna mēli, tās kaut kādas situācijas mūs mēģina visu laiku aizskalot, visu laiku novērst. Bet tāpēc, jā, viena lieta, ka mums vajag būt pie viņa kājām, jā, kā rakstīts arī, kur bija tā Marta un Marija, kur Marta bija tā, kur rūpējās par daudzām lietām, bet ja es teicu, ka tikai vienu lietu viņai vajag, to, ko Marija bija izvēlējusies, būt pie viņa kājām un klausīties viņā. Un no tās pozīcijas, ka viņš uz mums runā šo patiesību, Dievs katru dienu vēlas mums dot šo dienascho maizi un runāt uz mums caur savu vārdu. No tās pozīcijas mēs varam dzīvot un arī darīt to pašu, ko Marta, bet tikai jau atrodoties garā, citā pozīcijā, nevis kaut kā novēršoties un atgriežoties kaut kur pie vecā. Un tāpēc, jā, un arī, jā, tu teici par to, kad aizmirstās, protams, ka mums visiem tā ir, bet jā, tāpēc mēs sanākam kopā, mēs viens otru stiprinam un atgādinam un ceļam ticībā. Un tāpēc arī tur, kur ir rakstīts, ka jūs ieskatāties tajā svabdības spogulī un neaizmirstat, kas jūs esat, vai ne? Nu, tā kā cik svarīgi ir neaizmirst, kas tu esi. Un tad no tās pozīcijas arī darīt, no tās svabadības likuma, ja, jā, tajā, kas tu tagad esi. Jā. Tā kā paldies, jā, ka padalījies. Es atcerējos, ko es vēl gribēju vēl padalīties, bet skatīsimies, ja sanāks laiks, un varbūt kādam tas sanāks pielikt klāt. Juris ir pievienojies. Lūdzu, Juri, padalies, ko tu dzirdēji. Labvakar visiem. Dzirdēju par mūsu pozīciju, un cik svarīgi ir saprast, apzināties, atgādināt sev visu laiku šo savu pozīciju, kurā mēs atrodamies, kā jauns radījums. Un, jā, un kā tu arī pieminēji šī rakstietā, kas ir 2. korintiešiem 5:17, tas vārdiņš redzi, kas viss ir tapis jauns, ka tas ir jāierauga, un uz to ir jāskatās. Uz to tas palīdz. Jo miesa mums nebeigs izrādīt dzīvības pazīmes, teiksim, kamēr mēs šeit dzīvojam, jo mēs savādāk, mūsu gars nevar savādāk. Viņam vajadzīgs šis skafandrs ir, un lai mēs varētu darboties fiziskajā pasaulē. Un tas, ko arī mums atklāja raksti, kad miesa ir tā, kas jāsit krustā, un tā ir tā nāve, kas ir ar Jēzu Kristu. Un kad mēs varam teikt arī tāpatās, kā kolosiešiem ir teikts, ja, kad nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Ka līdz ar Kristus esmu pienaglos pie krusta, un nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Un šis moments, kad ka mēs dzīvojam, un mūsu dzīves ir viņam tīkams upuris, dzīves upuris, kas arī ir tāds moments, kur tu katru dienu dzīvo, un esi šis upuris, un katru dienu šo miesu ir jāliek. Un tā ir, ka mēs sākam ikdienas kaut kādas gaitas, ka šis fokus atkal noslīd kaut kur uz leju. Tāpēc arī
Tāpēc ir arī Pāvils mudina skatieties uz augšu, ja, ka mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī sagaidām, kad ir jāceļ, ka šis skats ir jāceļ uz augšu, jo dabīgi viņam ir tendence noslīdēt uz leju. Un paldies Dievam, jā, par vārdu, paldies Dievam par svēto garu. Un tas ir pats brīnišķīgākais, kas mums ir šobrīd. Tas ir svētais gars, jā, kas mums māca, kas mūs vada, kas mums atklāja lietas, ja mēs ar viņu sadarbojamies, protams. Ja mēs ar viņu sadarbojamies, nu, tas tā vispārīgi, ja. Protams, gadās kaut kādi īpaši gadījumi, kā piemēram bija Saulam, kuriem nebija nekādas, ka viņš devās uz Damasku, jā, nekāda nodoma sadarboties ar svēto garu. Bet normāli tā nenotiek. Ikdienā mums ir, jā, tāpēc ir teikts, tuvojieties, un es jums tuvošos, šķistiet sirdis. Un tas ir gara darbs. Tas ir gara darbs, kā tu arī pieminējuši, rakstiet, no otrā korintiešiem, no 3. nodaļas, tur beigās ir, ja, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Un, ka mēs spoguļodamies viņa godībā, tiekam pārvērsti viņa paša līdzībā. No spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Viņš ir tas, kas pārvērš, jā, un paldies Dievam, kad mūsu daļa ir spoguļoties, mūsu daļa ir skatīties uz to, redzēt šo, jā, arī kā Jēkabā teiks, ieskatīties šī patiesības likumā un iesakņoties tajā. Un, jo, jo tā, jo mums ir tāda, mēs esam tādi īpaši radījumi, ka mēs spējam būt gan vienā, gan garā, gan miesā. Darbojamies gan fiziskajā, gan garīgā pasaulē. Un, jā, un to, ko ienaidnieks dara, protams, tas nav nejauši. Viņš mēģina, viņš visādos veidos radina mūs, ir pieradinājis, pievērst uzmanību tam, kas notiek miesā. Jā, un ignorēt to, kas notiek garā, šo gara pasauli, kas nav acīm redzama, saskatāma, un ko mēs varam atklāt tikai caur Dieva vārdu. Jā. Dieva vārds mums pavērš tā kā šo priekšskaru, kur mums ir iespēja ieskatīties, kas notiek gara pasaulē. Jo savādā nekā. Un, nu, vēl svētais gars. Jā, vēl svētais gars var atklāt lietas. Tad ir šis gan vārds, gan svētais gars, bet gari ir visādi. Par to arī vārds brīdina. Jā, tā kā ar tiem gariem. Un tāpēc ir svarīgi zināt vārdu. Jo, jo cilvēks, kas tiecās, meklē gara kaut kādas izpausmes, un viņš var arī ne tos garus dabūt, ja izpaužamies. Un mēs varam atšķirt tikai, ja mēs zinām vārdu. Ja mēs esam iesakņojušies vārdā, tad mēs spēsim arī šos garus atmaskot, kas izliekās par gaismas eņģeļiem, un kā arī Sātans. Ja. Tāpēc, jā, bet šī pozīcija, viņa ir neredzama, un viņa var tikai ticībā, un tā ir Jēzu Kristu. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs, kā Romiešiem 12.2 teica, ja, ka mēs pārveidojamies, atjaunodamies savā prātā, ka mēs izprotam, kāda Dieva griba laba, tīkama un pilnīga. Un tur mums ir vajadzīga visa gudrība un garīga sapratne, lai Dieva griba izprastu. Jā, citā vēstulē parādās arī šis. Un tas viss ir Kristū, tas viss ir garā. Un te bez sadarbības ar svēto garu ir neiespējami. Jā, kā arī pieminēja, ka miesā mēs varam visu kaut ko mēģināt un darīt. Un ārēji ārēji var izskatīties kaut kādīgi. Tur cilvēku priekšā, nu, principā tas, ko reliģija dara, jā, kaut kādas tādas pārsvarā darbības, kas cilvēkiem, lai izdabātu cilvēkiem. Bet tas, ko mums māca, ko gars mudina, ka mēs izdabājam Dievam, sadarbojamies ar svēto garu.
Un paldies Dievam. Un tāpēc bija labi, ka Jēzus aizgāja prom. Ja tad svētais gars varēja nākt. Kā mēs esam novērtēt, to novērtēt un atgādināt sev kaut kādā brīnišķīgā veidā. Un arī svētais gars mums atgādina, protams, ka mēs atgriežamies un ceļam acis augšā un apzināmies, ka viņš, tas, kas radīs zemi un visu, kas ir zvaigznes un visu, ka viņš ir mūsos. Tas ir, kā Dāvids saka, šī atziņa ir pārāk laba, bet mēs esam tādā stāvoklī, savukārt jaunajā derībā, kur tas mums ir jāpraktizē. Jā, šī sevis pozicionēšana un sevis izvilkšana apakaļ uz garu, jo dabīgi mēs kaut kad mēdzam noslīdēt lejā. Jā. Bija daudz visāds rakstīts arī no galotiešiem, no romiešiem 8. nodaļas bija. Ļaušu vēl kādam padalīties. Nē, ja vēl kaut kas tāds labs nāk, droši vēl padalies. Laiks vēl ir. Bet ir labi, ja? Okay. Ja vēl gribēs, tad tu pacel rociņu. Jā, paldies. Un jā, man tā kā, ja mēs zinātu vienkārši to pat, ja mēs tā kā varētu visu atzīt, kas vispār ir noticis, ja, tad man liekas, mēs vienkārši nesēdētu. Kur mēs atrodamies, kur mēs esam pārcelti, kas ir mūsos. Wow, jā. Un mums ir dots viss, lai mēs varētu tā kā to uzņemt, to piedzīvot, to būt šajā ticībā uz šo neredzamo un tādā veidā arī piedzīvot to savā dzīvē, šo pārvēršanos un jā, šo realitāti, debesu valstības realitāti. Man patīk, kā tu teici, jā, ka šī pozīcija ir neredzama. Un es nesen lasīju Ebrejiem 11. nodaļu, kur ir par ticību. Un man pirmo reizi izcēlās par to neredzamo. Tā kā ļoti izcēlās. Un tur visa nodaļa ir par to, jā, ka tur viņš redzēdams neredzamo izturēja līdz galam. Un tas attiecas uz mums, jā, ka mums ir jāredz šis neredzamais. Un tā mēs varam izturēt līdz galam šo dzīvi šeit vēl uz zemes, kamēr mēs šeit esam cauri ejam, ja? Bet redzēt to debesu valstību, to, kur mēs jau esam sēdināti, ja? Ticībā. Un jā, ka mums ir arī Dieva vārds saka, izmantojiet laiku gudri, jā, ka mēs izmantojam šo laiku, lai mēs uzzinātu, kāds ir Dieva prāts. Un tur rakstīts arī, lai mēs tad sējam garā, ne, tur tas citā vietā, bet šis arī dara. Bet jā, lai mēs vairs tā kā nepiedzeramies, teiksim, ar vīnu vai ar vienalga kādām miesas lietām, jebkas, kas mums mēģina novērst uzmanību, bet lai mēs piepildamies garā, jā, un runājot, tur ir tas vārds runājot, tas man tā izceļās, jā, ka mēs ar savu muti arī varētu teikt ceļam to garīgo cilvēku, jā, ka mēs runājam, ka mēs slavējam Dievu par to patiesību, ka mēs apliecinam, kas mēs esam viņā un tādā veidā pildamies garā, pildamies ar šo patiesību. Un jā, un ir liels tas kārdinājums visu laiku atgriezties kaut kur pie vecā cilvēka, jo mēs mazāk esam piepildīti, jo milzīgāks tas kārdinājums ir visu laiku novērsties. Un tāpēc mums ir jāturpina sēt, nepagurt, turpināt sēt, un tad arī lielāks šis dieva spēks, mēs stiprāk kļūstam viņā, un tās miesas lietas arvien tālāk un tālāk aiziet, ja, ka mēs vairs negribam, mums vairs nav apetīta, tāpēc, ka viens no gara augļiem ir atturība. Tas viss ir no gara, tie ir gara augļi, tas nav miesas augļi. Tāpat arī sist krustā miesu. Mēs nevaram to no miesas pozīcijas. Mēs to varam tikai gara spēkā.
Un, mums ir jāzina, kur mēs esam, un kā rakstīts, visi, kas pieder Jēzum Kristum, ir situši savu miesu krustā ar visām kārībām un iekārošanām. Un, jo mēs esam izrauti no tās vecās dzīves, mēs esam izrauti no tās kārību pievilktās dzīves, bet tas nav iespējams kaut kā atkal savā spēkā. Un atkal, ja mēs jau vairāk mēs domāsim par miesu, dzīvosim miesā, jo tās kārības tikai modīsies, ja? Bet tāpēc mums ir jādzīvo ticībā uz jaunā pozīcijā Jēzu Kristu, un šajā gara spēkā mēs darām gala miesas lietām. Un es pie viena, tāpēc, kad ir vēl laiciņš, es nolasīšu Galatiešiem 5 no 16. Bet es saku, staigājiet garā. Tātad staigājiet garā. To, ko mēs šodien arī runājam, staigājiet tajā jaunajā. Ja? Tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarat to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet zināmi ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. No šīs dzīves mūs var izraut tikai dzīve garā. Ko izraut no šīs tumsas valstības, no tā, ko es tikko uzskaitīju, ja, tas viss pieder tumsas valstībai, tas viss pieder vecai dzīvei. Un tās darbi būs šādi, miesas darbi ir šādi. Bet gara auglis, kas nāk no ticības uz Jēzu Kristu un tajā, ko viņš ir paveicis, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām, veco dzīvi. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Jā. Labi, tā. Māsa Evita, lūdzu, padalies. Labvakar. Jā. Ko lai dalās? Jā. Tu, ko es arī pagājušajā reizē minēju par to, ka īstenībā to, kas mēs esam, to atklāja pats Dievs. Ja? To atklāja pats Dievs. Un to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta, tēva prāts, kāds bijis, nodoms, to, ko viņa arī izdarīja, un to, ko Jēzus izdarīja uz zemes. Un ka viņš bija bez grēka šeit, esot uz zemes, un esot bijis paklausīgs līdz galam, tas ir viņu nopelns, tas, kur mēs esam tagad. Un ka mēs esam Jēzu Kristu. Un tu nolasīji tās divas raksturvietas no Galatiešiem 6. nodaļas. Es viņas pat piefiksēju, ka būtu labi viņas pateikt, un tu tieši tā ar viņiem padalījies. Un tad pirmais bija, jo nedz Galatiešiem 6. nodaļa no 15. jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. Tad jauns radījums ir kas, tas ir tam ir ļoti liels svars, jo jaunais radījums, tas ir kaut kas jauns, kurš nekad nav bijis. Tā nav vecā Linda vai vecā Evita vai vecā Iveta vai Sabīna, ja? Tas ir pilnīgi, kā mēs pāradāmies Jēzu Kristu, mēs pilnīgi esam jauni, pilnīgi jauni. Bet vēl kāds līdzi, ja? Tās visas tās vecās lietas.
Un tas jauns radījums ir Jēzu Kristu. Ja? Nevar būt vecs radījums Jēzu Kristu, tikai jauns radījums Jēzu Kristu. Un viss, kas bijis, ir pagājis, jā, viss ir tapis jauns. Pilnīgi viss ir jauns. Jo mums jauna daba, kas ir Kristus daba. Ja? Kā jaunajam radījumam mums ir Kristus daba. Un viss gods tikai viņam, tas tikai visi no viņa. Jo es vairāk fokusējos uz Jēzu Kristu, jo es vairāk iepazīstu, kas viņš ir, kāds viņš ir, un jo man vairāk atklājas Jēzus Kristus, jo vairāk es ieraugu savu pozīciju skaidrāk, vēl skaidrāk un vairāk, un es vēl vairāk nostiprinos šajā visā. Man tā kā tiek atklāts vēl patiesība, vēl vairāk un vairāk man tiek atklāta. Un tad, kad esam atzinuši šo patiesību, jo Sātans, viņš ir viņš ir eksperts cilvēka lietās, viņš ir eksperts. Un viņš grib mums katru vienu, kas ir jauns radījums, Dieva bērns, un viņš grib novērst no tā, kas mēs esam Jēzu Kristu. Tas, kas mēs esam Jēzu Kristu, jo tad, kad mēs atvērsim šo patiesību, tad viņš vairs nevarēs mūs piemānīt. Un tad, kad mēs ieraudzīsim patiesību vairāk un vairāk un vairāk, tad mēs ieraudzīsim īstenībā kādu autoritāti un varu. Jēzus mums ir jau devis šeit uz zemes, jo mēs esam viņa miesa. Jā, mēs esam draudze, mēs esam Kristus miesa šeit uz zemes. Un draudze ir tas, kas aptur Sātanu, jā, darboties draudze. Un tāpēc Sātans, viņš pret Jēzu neko nevar izdarīt. Jūs piekrītat? Pret Jēzu viņš neko nevar. Vai ne? Tāpēc viņš uzbruk mums. Uzbruk mums. Un tāpēc mums ir jādzīvo garā. Jā, mums ir ticībā, un tas neredzamais, tāpēc jau ir, ka ticībā uz Jēzu Kristu, jā, mēs iemantojam mūžīgo dzīvību ticībā, jo svētīgāk ir tie, kas dzīvo ticībā, jā, vai staigā ticībā, un tas neredzamais arī ir ticībā, jo, ja būtu viss redzams, mums nevajadzētu ticību, jā, nevajadzētu. Un tāpēc mums jādzīvo un jāstaigā no patiesības pozīcijas, bet jautājums ir, kāda ir patiesība? Patiesība Jēzus Kristus, svētais gars ir patiesības gars, kas ir mūsos, kas ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un svētais gars mūs ved visā patiesībā. Un ja mums šodien kāds, tad tas ir ienaidnieks, protams, caur kādām situācijām saka, tu esi vislielākais noziedznieks, jā? Tu esi atstumta, tu neesi vajadzīga nevienam. Un vai jūs ticēsiet? Vai tā ir patiesība, kā jūs domājat? Vai patiesība, ka jūs nevienam neesi vajadzīga? Kā jūs domājat? Vai jūs noticēsiet? Nu jā, nu varbūt, nē, bet kāda ir patiesība? Tā nav patiesība. Jums ir vārds, un vārds izgaismo lietas, vārds ved mūs pa ceļu un izgaismo patiesību īstenībā. Un tad, kad mēs zinām vārdu, Sātans nevar mūs pievilt, Sātans nevar melot. Tu esi nožēlojams, jā, vai nožēlojama, tu neko nepanāks, tu nekas neesi. Bet redzi, tur kaut kā cilvēks ir kaut ko panācis, bet tu nekas neesi. Nu, ko tu vispār esi iedomājies, jā? Vai tā ir taisnība? Kā jūs domājat? Nu, nav tā taisnība, jā? Tāpēc tad, kad mēs zināsim patiesību, kas mēs esam Jēzu Kristu, ienaidnieks nevar mūs pievilt. Viņš nevar mūs pievilt, ja mēs stāvēsim uz patiesības vārda. Un, starp citu, ja jūs gribat atgādināt, kas jūs esat Jēzu Kristu, izlasiet Efeziešu 1. un 2. nodaļu un izrakstiet vai pat atzīmējiet. Un tur ir ļoti daudz, kas ir rakstīts, kas jūs esat Jēzu Kristu, ļoti daudz. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi atgādināt, jo mums tā tendence ir aizmirst. Ja? Ir tendence aizmirst, ja mēs neatgādinām, un es ļoti labi to zinu. Ja? Un tāpēc, kāda ir patiesība? Kāda ir bijusi pēdējie meli? Ko ienaidnieks mēģinās čukstēt vai apsūdzēt? Kāds ir bijis? Nu, jūs varat paši sev padomāt tagad vai pierakstīt. Tie ir meli. Un atrodiet rakstu vietu un sakat, ne, Sātan, es esmu šāda, viss, jā. Nevis kā Ieva padevās un diskutēja. Nē, mēs nediskutējam. Mēs vienkārši stāvam patiesībā Jēzu Kristu, kas mēs arī esam. Un ticiet, es to saku no šodienas pieredzes. Tā ir mana šodienas pieredze, tāpēc arī. Un kad es ieraudzīju patiesību un atgādināju sev,
es stāvēju drosmīgi un spēcīgi vārdā, jūs ticat. Un es teicu, nē, nekas garīgi nav mainījies. Varbūt sajūtas un emocijas man saka pilnīgi kaut ko citu, bet garīgi nekas nav mainījies Jēzu Kristu. Mana pozīcija joprojām tāda pati. Ja? Arī policists, viņš jutās slikti šodien, bet viņš uzvelk formu, viņš iziet ārā, viņam pilnīgi tā pati vara, kas viņam ir. Ja? Tā, neskatoties uz kā viņš jūtas, vai pat viņam kaut kāda depresija ir uznākusi, vai viņš apslimis ir, vai viņš novārdas nespēcīgs, bet viņam joprojām ir vara. Ja? Viņam dota vara policijas tajā policijā. Ja? Un tāpēc ienaidnieks, viņš mūs vilina, apmāna, un lai mēs noticam, kas mēs esam, kas mēs patiesībā neesam, un lai mēs vairāk dzīvojam miesā. Un tad bija tā otra raksturvieta, ko arī tu izlasīji no Galatiešiem 6, ir proti, ka sēž savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu. Tas ir tāds brīdinājums, jā. Viņš, ka, labi, es šodien sēžu miesā, rīt, garā varbūt. Rīt varbūt garā padzīvošu, ja? Tā ir, es jums saku, ka tā saka kristieši arī. Garā, ticīgie, es labāk gribu teikt vārds ticīgie, nevis kristieši, ja? Labi, un tad atnāk rītdien, labi, tad nākamajā dienā. Aiz nākamajā dienā. Un tad, kā, miesa ir vāja, vai ne? Bet gars ir labprātīgs. Un tad skatieties, miesa ir vāja, un mēs padodamies miesai, un mēs sējam miesā, tas pļaus pazušanu. Te nav rakstīts tas iespējams pļaus pazušanu. Bet ja mēs visu laiku sēsim miesā, pazušana ir garantija. Vai ne? Piekrītat? Ja visu laiku miesīgi mēs dzīvosim, protams, ka tā ir pazušana, jo ja mēs miesā dzīvojam, tad mēs darām grēku, un grēks ved uz nāvi. Ja? Bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību, kas sēs garā, ja? Tas pļaus. Nav rakstīts iespējams pļaus. Varbūt kāds aizies līdz galam un pļaus. Nē, ja mēs pastāvīgi sējam garā, ja? Garā, tad mēs pļausim šo mūžīgo dzīvību garā. Jā. Tā, kas mums vēl ir? Tā, mums ir jālasa vārds kopā ar Svēto garu. Jā, tātad mēs lasam, uzņemam, mēs ēdam vārdu kopā ar Svēto garu, un viņš mums izskaidro, palīdz saprast vārdu. Jā. Un lai mēs spējam ieraudzīt patiesību, kas mēs esam un kāda mēs esam jau šodien Jēzu Kristu. Nevis rīt vai vakardien, bet tieši šodien, kas mēs esam Jēzu Kristu. Un Svētais gars vedīs visā patiesībā viss, kas ir vajadzīgs šodien. Un viņš zina to, kas mums katram ir nepieciešams. Sabīnai šodien ir viens nepieciešams, Lindai ir kaut kas cits. Jurim, pilnīgi kaut kas cits. Ja? Mēs dzīvojam katrs šo savu dzīvi, un tāpēc Svētais gars ir tik ideāli labs, kad viņš zina mūsu ideāli visu pilnībā, kas mūs sagaida un kas mums ir vajadzīgs, un mūsu sirds stāvokli viņš zina. Un tāpēc viņš vedīs visā patiesībā, kas vajadzīgs tieši šodien, ja, vai tuvākā laikā. Un atklāja savu identitāti, kas ir Jēzu Kristu, ja, un nevajag pieņemt, es jau to izstāstīju īstenībā, Melus, un jāatgādina, mums jāatgādina, jāizraksta, vai tā kā, manuprāt, ka tas bija Oļeks, kurš kaut kādā sapulcē minēja, ka jāuzliek kaut kur priekšā, es nezinu, vai kāds cits to minēja, bet, jebkurā gadījumā, ka acu priekšā jābūt. Un jāatgādina, kas mēs esam Kristu. Es varu padalīties, man bija vienreiz izdrukāts A4 lapa, kas esmu Jēzu Kristu, un es apliecināju un pārdomāju un lūdzu par to. Un tad bija vienreiz, pēc kaut kāda laika es izgāju ārā, un es eju, un es man neviens cilvēks neko nevar pateikt. neviens man nevar nekādīgi negatīvi iespaidot, jo esmu Jēzu Kristu, esmu viņā paslēpta. Un man bija tāda pārliecība, tāda ticība, ka man neviens cilvēks neko nevar izdarīt, jo esmu pārāka, nevis pārāka par cilvēkiem, bet tikai esmu Dievā. Ja man cilvēks kaut ko pasaka, nokritizē vai ko, man tas neietekmē tādā veidā, ja? Nevis tāda augstprātīga, Evi tagad baigais boss. Nē, tā nebija. Ja, un tad es vēl uzrakstīju, ka mums jāatgādina, kas mēs esam Kristu,
lai mēs varētu spēcīgi un stabili stāvēt patiesībā, nevis padoties meliem. Ja? Tāpēc mums jāzina, kas mēs esam un jāatgādina. Protams, mums svētais gars atgādina, kā jau Juris arī teica. Ja? Tāpēc arī mums ir dots svētais gars, kas mūs aizved līdz galam, mūs stiprina, mums dod drosmi, mums iedrošina, viņš mūs mierina, ja? Un tas ir svētais gars, kas ir mūsos. Un slāva Dievam par Jēzu Kristu, ka viņš aizgāja prom debesīs, Amen. Ja? Tāpēc, ka mums nav jābrauc uz Jeruzalemi vai uz kaut kādu citu valsti un jāmeklē Jēzus Kristus miesā, ja? Nu, tā kā fiziski mums svētais gars mūsos jau ir, mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs dzīvotu jau šodien uzvarošu dzīvi Jēzu Kristu, un ne savā spēkā, bet Dieva spēkā, un ne ar savu plānojumu un to, ko mēs esam izgudrojuši, bet svētā gara vadībā. Un tas viss ir tikai garā, nevis miesā. Jā, labi, viss, paldies. Nu, ļoti spēcīgi aizmirstā sirsniņas spiesta, bet ļoti, ļoti, ļoti uzrunāja visu, ko tu teici. Un jā, arī par to, ka, nu, kad mums var būt tā, ka, nu, ka, piemēram, mēs lūkojamies jaunajā, mēs lūkojamies Kristū, mēs lūkojamies patiesībā, kas ir Jēzu Kristū, un mēs pārvēršamies, bet kāds apkārt var to tā neieraudzīt. Bet mēs zinām, kas notiek mūsu sirdī. Mūsos ienāk miers, prieks, viņa taisnība, kaut kādas lietas sāk izmainīties. Bet apkārt kāds var būt sātana sūtīts, vai, teiksim, vai kāds var nepamanīt, vai kāds ierauga kaut ko tu tur veco dari, kaut kādas lietas, jā. Un tad viņš izceļ, kas tad tu esi, ja tu neesi nekas, un to visu veco ceļ ārā, un tad atkal, un tad mums var likties, nu jā, es nekam nedaru, ja, vai vēl kaut kāda, nu katram savas cīņas, savas lietas, ja, bet te mums ir jākļūst, jā, tādiem rūdītiem, kad nē, man ir vispār, es nevaru nolaist fokusu no patiesības, kas ir Jēzu Kristu. Un tāpēc arī Salamana pamācības 4 laikam jāsaka par to, ka lai tava auss piesliecas maniem vārdiem, ja? Lai tavas acis redz tikai manu vārdu, lai tavas pāri pa visu sargi savu sirdi, un ka mums ir ka mums viss fokus ir uz viņu un uz to patiesību, kas ir viņā un ko atkal, protams, tikai svētais gars var mums atklāt un rādīt. Un tāpēc, jā, cik svarīgi ir nenovērsties, jo tieši pēdējā laikā Dievs arī runā par šo tādu lielu kārdinājumu novērsties. Sociālie tīkli, ziņas, tās pašas kristīgas lietas kaut kādas, jā, interesantas, kas baro mūsu miesu, nevis garu. Un tāpēc tik svarīgi, jā, ir to saprast un kļūt gudriem Dievā un, kā rakstīts, izmantojot laiku gudri. Jā. Un man patīk, kā tu teici, kas mēs esam šodien. Jēzu Kristu, tu vairākas reizes uzsvēri šodien, un arī par to, ka šodien tad miesā, jā, rītdien tad garā, jā, tā atlikšana, jā, un tas ir, jā, tie kārdinājumi visu laiku novērst mūs no patiesības un no dzīves jau tagad tajā patiesībā, to, ko mums ir šodien jau atklājis svētais gars, kur mēs varam jau būt ar visu savu sirdi. Un, jā, man patīk arī, ko teica par to, ka sātanam nav nekādas varas pret Jēzu, nekādas, un ja mēs to apzinātos, ja, tiešām, ka mēs esam Jēzu Kristu, ka mums ir dota autoritāte, un ka mūsu dzīve ir apslēpta Jēzu Kristu, kā rakstīts, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Un es pat esmu dzirdējis kaut kādu liecību, bet, labi, tas nav no vārda, bet tāpat tā ir liecība, ja, ka kaut kur kaut kāds, labi, nezinu, vai tas no Dieva labāk, tad nedalīšos, bet vienmēr sakot, es ticu, ka garīgi mēs neesam redzami, ja mēs atrodamies garā un Jēzu Kristu, kad vēlns mums neko nevar nodarīt, ja, un mēs tiešām esam apslēpti viņā.
apslēpti viņā. Un tad, ja mēs esam apslēpti viņā, tad var redzēt Jēzu Kristu, nevis veco Sabīnu. Un viņa iespējams rādās tiešām, kā viņa nav. Viņa ir mirusi, viņa vairs nav, ir tikai Jēzus Kristus. Jā, tāpēc slavu Dievam. Jā, Iveta, lūdzu, padalies. Jā, labs vakars visiem. Paldies par vārdu, paldies par dzīvības vārdu, paldies, jā, tas ļoti aizskāra. Slavu Dievam par atgādinājumiem, jā. Tiešām, jā, tas ir tik kaut kā interesanti, kā Dievs lieto katru trauku, un kad ir tiešām tie trauki, kas tā var veldzēt, kad jā, slavu Dievam. Jā, jā, atcerēties, ka Dievs ir tas, kas mani darina, nevis es ar saviem pūliņiem, bet ka Dievs mani darina. Mans pienākums ir vienkārši tuvoties viņam, lūkšanās, pielūgsmē vārdā un, jā, ļaut viņam darboties. Halleluja! Interesanti tas, ka, jā, tā kā tas piefiksējies, tā pareizi sapratu, tā kā neredzēt miesas darbību, tā kā, jā, nu, aizvērt acis uz to, un, jā, tas man kaut kā aizķēra, nu, ja es pareizi sapratu. Un tā kā redzēt garas spēka darbību, kas tātad dara galmies darbiem, redzēt gara spēku savā dzīvē. Nu jā, fokusēties uz to, ko gara spēks dara manā dzīvē. Jā. Tad, kad tu minēji par Kolosiešiem 3:9, par to nemelošanu, tā kā nemelot cits citam, es kaut kā uztvēru, un arī man tāds, vai es pareizi uztvēru, vai nē, vai tā ir pareiza doma, ko es satvēru, tā kā nerunāt, nestāstīt viens otram par miesas darbiem. Grūti. Kaut ko tādu, man liekas, tas ir ļoti grūti. Nu tā. Bet, nu, protams, grūti tāpēc, ka kaut kādā ziņā, jā, vairāk ir tie miesas darbi nekā gara darbi. Jā, kaut kas tāds, nu, es personīgi par sevi tā nodomāju. Tad, ja skaties no vecās pozīcijas, tu dzīvo ar bauslības nosodījumu. To es tā arī piefiksēju. Tu skaties, jā, no vecās pozīcijas. Nu jā, ka tu visu laiku skaties uz to, kāds tu esi miesā savā ikdienā. Un tad ir, jā, tas moments, kad tu dzīvo tajā bauslībā un tās nosodījumā. Un tad man arī būtībā nāca tas jautājums, kurā brīdī es tieku tā kā apzakta, kurā brīdī sātans man apzog. Un tie ir kaut kādi, jā, nu, tas tā fiziskā pozīcija, kurā tu esi. Tā kā, nu, es personīgi. Ka tev nav kaut kādā ziņā ne īsti vēl to, ko varbūt iespējams vajadzētu darīt, ne arī, jā, nu, to garu arī tā, nu, tur jā, ja tu neesi ļoti, ļoti iekšā ar viņu, tad ir grūtāk, tad ir vājāk viņu tā kā sadzirdēt. Vai arī pat vājāk, arī nu, tā kā grūtāk to izpildīt, paklausīt. Un tad arī tie visādi kaut kādi pieņēmumi, nu, nevis pieņēmumi, bet kad tie darbi, jā, kad ja tu nedari kaut kādas lietas, kas tiešām Dievam patīkamas ir, vai ne, tur nesēdi dīvānā, negul un tur neskrūlē vienkārši ekrānu. Tad, nu, ka tu tā vietā drīzāk ej un kaut ko tiešām dari, un parasti ir, vai ne, tie kaut kādi sapņi, un šeit es arī man par tiem sapņiem uzreiz tāds, nu jā, tā dziesma, ko dziedam arī pielūgsmē,
Kā nu bija, jā, kad tie sapņi, ka tie mūs ierobežo kaut kādā ziņā tās attiecības ar Dievu kaut kā, jā, kad nu jā, Dieva gars jau var iedot, protams, to kaut kādu garā vīziju, redzējumu, uz ko tiekties un tā, jo daudzi arī, kas ir materializējušies, to Dievs ir arī ielicis vīzijā cilvēkiem. Tas arī, nu jā. Tas man tāds, jā, kas man tā aizķēra, jā, kad bieži vien kaut ko tu sapņo un tā, jā, cik forši būtu, un kad tev ir kaut kāds, pat arī esmu pierakstījis, bet tas viss nekādi nav realizējies. Un tad ir tāds, jā. Un tad tu redzi, jā, nu redz, kur tad ir man ne tas viss, nu, kad tev nav bijis kaut kāda jādeva. Tad, nu jā, par to lepošanos, nu jā, un tad līdz ar to arī tad sekot tas par to lepošanos, ka ne jau ar tiem darbiem mums ir jālepojas, miesas darbiem, tas, ko mēs izdaram, bet mums ir jālepojas ar Jēzu. Mm, tad, tad man vēl uzrunājamies garā gaidam un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību, ticība. Nu jā, jā, ka ticība darbojas mīlestībā, kas nešķiro. Tā kā tur nebūs jūda, tur nebūs tas, ka mīlestība ir tā, kas nešķiro. Mēs mīlam visus, mēs neskatāmies, kāds cilvēks tikai ir, jā. Tas man kaut kā arī aizķēra. Un, un tad par to pozīciju man uzrunāja rakstīt 2. korintiešiem, tur, kur par to pārterpšanos, man tā uzreiz tas atslēgas vārds par to pārterpšanos, un tad ļoti skaisti uzrunāja 2. korintiešiem 5. nodaļa, no no otrā panta, tā mūsu šā brīža tā pozīcija, kā teikt. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, arī tāds labs jautājums, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti. Un šeit es redzu to, ka ne jau mēs, bet kad kāds mūs pārģērb, tad tas ir Dievs, kas mūs pārģērb, un tas man tā aizķēra arī par to ļaut Dievam tevi pārģērbt. Lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība, bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga, jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā. Nu jā, tā kā mēs esam tā miesā, tā svešumā, bet jā, tā kā ir man tas uzsvers, bet mēs tā kā ticībā dzīvojam, nevis skatīšanā uz šo miesu, kas ir svešumā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc, vai pie tā kunga mājās būdam, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Tad tā ir tāda, jā, kā nu kuram izdodas censties. Nu, jā, centība katram ir savādāka. Tā nav vienāda visiem. Jā, tas man kaut kā tagad nāca arī. Un tāpēc arī mēs nevaram tā kā salīdzināties viens ar otru. Nu jā, svarīgi, ka mēs salīdzinamies ar Jēzu. Un tad otra rakstietiņa arī, kas man uzrunāja, pārvērtieties. Man liekas, ka tā tad neizskanēja šajā vakarā. Tas ir romiešiem 12:2. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi,
bet pārvērtieties. Jā, šis ir tātad pārģērbt ir Dieva uzdevums, bet pārvēršanās tikai mūsu uzdevums, es tādu ieraugu. Pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tad vēl, jā, par to garīgo pozīciju, ka tā ir neredzama un tā mums ir jāredz, nu, būtībā ar gar acīm un ticībā. Jā. Un, jā, un tad ļoti uzrunāja Evita arī, kā nodeva uguņus diezgan tā nopietni, kad jā, ar šiem piemēriem arī ļoti, ļoti spēcīgi, kad, nu jā, atgādināt, kas mēs esam, un tad mūs arī nespēs nozakt, apzakt, pievilt pretinieks. Un šī līdzība ar policiju arī, policistu arī ļoti tiešām spēcīgi. Jā, slavu Dievam, paldies! Nu, man ļoti patīk tavs pārdoms. Paldies! Tiešām, um, tiešām tu esi ļoti daudz dzirdējusi. Nu, tā, man liekas, ir garu. Jā, ļoti, ļoti. Slavu Dievam par to. Un, mm, jā, par to, ka tu minēji, kas tā kā tevi apzog, ja tur tā vieta, kur tu atrodies, vai kaut kā tā tu pieminēji. Nu, jā, tas ir tas, kas zoga mūsu fokusu. Jā, jo tieši tas, nu, ka mums vajag lūkoties Jēzu Kristu, mums vajag lūkoties šajā patiesībā. Un to, ko tu teici, jā, par to, ka jo ilgāk esi miesā, jo tā kā, nu, grūti tā kā izrauties, nu, es tā saviem vārdiem tagad, jā, bet, nu, ka tā kā tā miesa ir vāja, jā. Un, bet ir jāsāk sēt garā. Un tad nu, es tā redzu vienmēr, ka tas gars, tik līdz tu kaut nedaudz tas sinepju graudiņš, tā ticība atmostās, tad no viņa nāk šis spēks. No viņa nāk šis spēks, un ka mēs spēks gan atkal fokusēties, gan turpināt. Un, jā, kad svarīgi, jā, ir tas sēt garā, nevis miesā. Un te nāk palīgā mums svētais gars, jā, ka mēs lūdzam viņam, lai viņš mums palīdz, lai viņš liek mūsos slāpes pēc šīs gara patiesības, lai viņš mums liek slāpes pēc viņa, jā, un lai viņš arī uztur to. Es pēdējā laikā svētiem garam prasu visu un konkrēti. Un es esmu ieraudzījis, ka tiešām viņš visā nāk palīgā, visās lietās. Es vienkārši tā kā pamanu kaut kādu lietu, kur es buksējos kaut kur. Es tā kā svētais gars, bet kā ir nu, šī viena lieta, jā, un es viņam tā kā sīki izstāstu un pilnīgi, nu tā kā ar cilvēku sarunājos. Un viņš vienkārši tā kā atklāja kaut ko, un tev atnāk tāda saprašana. Protams, ka, nu, es nezinu, nevienmēr ir kaut kādas lietas uzreiz, ja, jo es ticu, ka Dievs zina, kad un kur un kurā brīdī mums vajag, bet es ticu arī, ka tās lūkšanas, ja viņas ir no svētā gara, tad mēs, protams, ka saņemsim arī, jo pārsvarā viņš jau pats mūs pamudina, ko mums būtu lūgt. Jā, un tad par to, ka, piemēram, tu teici, jā, par to, ka neskatīties uz to miesu, uz tiem miesas darbiem. Un, jā, tā ir arī izeja no tā, ka tu skaties uz to gara cilvēku, ka tu skaties uz to gara patiesību. Tā ir vienīgā izeja no tiem miesas darbiem. Protams, ka tie miesas darbi parāda savā ziņā, kur mēs esam. Ja? Un tas nav tā, ka mēs tā kā ignorējam un turpinam dzīvot miesā, un viss ir labi, viss ir vienalga. To, ko Evita arī teica, ka ja mēs nu, turpināsim sēt miesā, tad tur mēs pļaujam pazušanu, jo miesa ir vienkārši pazudusi. Viņa tāda ir, un mēs no viņas neko citu nevaram pļaut. Un tāpēc, jā, bet lai mēs dzīvotu ticībā, mums ir jāsāk neredzēt to
to miesu, mums ir jāsāk skatīties tikai uz gara patiesību. Un tā mēs pacietīgi turpinam vienkārši sēdēt garā, skatāmies uz gara lietām, un tā mēs tikai pārvēršamies, tā mēs tikai izmainamies, ja, ka mēs liekam savā sirdī to Dievu vārdu, ko arī dara Dieva gars, protams. Jā, tāpēc jā, ļoti svarīgi tas, ko es jau sākumā uzsveru, nākt pie viņa un ļaut viņam. Un, jā, man vienkārši nāca tādu vārdu tev pateikt, uzticies svētajam garam. Neko vairāk, jā. Iveta, tu esi pacēlus roku, droši? Jā, tieši tas, ko tu pēdējais arī īstenībā. Man ļoti patīk, kā svētais gars kādreiz darbojās, tad, kad tiešām tu esi tādā ikdienas tādā, nu, tu dari to, ko nevajadzētu darīt, nu, tādu miesas, vai ne, kaut kādu, kā arī ir, vai ne, tur darīt kaut ko nelien darīt. Bet pienāk tas brīdis, ir jau tas iekšēji, tu saproti, ka tas tev, kaut kā tukšu dara, bet tu vienalga, tā kā, kairini tev to smadzenes. Bet vienā brīdī vienkārši ir tāds, lūziens vai kas, tu vienkārši noslīgs. Tas bija arī šodien, kad es vienkārši tur stundām atkal tur skrolēju ekrānu un tā. Man tas skaidrina, man tas uzrunā un patīk, un beigās jau tu tāds moments, vienkārši momentā viss, tu atmet to telefonu un vienkārši noslīgst uz ceļiem, paņem bībeli un lasa bībeli un raudi, un tu nezini, par ko tu raudi, jo tas tāds, jā, ka svētais gars, viņš var momentā tev tā pieskarties, jā, paldies viņam par to, jā. Jā. Jā, es pēdējā laikā svētajam garam prasu visu arī par to, ka viņš saka mums vārdā, ja lūkojies, fokusējies, vērs savus domas augšu. Bet es prasu viņam, palīdzi man, māci man. Jo tad, kad viņš iedod to vārdu kaut vai par šo pašu tēmu, lūkoties, fokusēties, tev atnāk arī šis spēks no viņa to darīt. Un viņš dara to, ka mēs esam spējīgi uz tām lietām. Viņš jau ir tas, kurš dara darbu pie mums. Un uzticēties viņam, ka viņš to labo darbu, ko ir iesācis pie mums, viņš pabeidz līdz galam. Un tas ir viņš, jā. Un beigt pašam ņemties, cepties, bet ļaut viņam, jā. Tā, tad mums ir Linda. Labdien! Paldies tev par vārdu. Pozīcija, kurā mēs atrodamies. Kas man uzrunā? Es pierakstīju to, ka tas, kur tu atrodies, tas nosaka tavu dzīvi. Un principā tas, vai mēs atrodamies garā, vai mēs atrodamies miesā. Un, jo mēs zinām, ja mēs atrodamies garā, mēs atrodamies garā, mēs arī esam vārdā, jo mēs nevaram atrasties vārdā īstam, ja mēs neesam garā. Jo vārds bez vārda, tā nav dzīvība, tas nav dzīves. Un mēs zinām, ja mēs esam uz cietas klints, tad mums var jebkas nākt virsū. Mēs atrodamies uz šīs cietās klints, un mēs pastāvēsim situācijās. Vienalga, cik viņas būs vētrainas, vienalga, kādas viņas būs, bet mēs pastāvēsim tur. Bet, ja mēs atradīsimies miesā, tas ir smiltis, mēs tiksim līdzi pūsti uz visām pusēm, un mēs mētāsimies visu laiku šurpu turpu. Un tā nav dzīve, kādu Kristus mums ir atstājis mantojumā, tā nav dzīve, kādu viņš mums ir paredzējis, tāpēc šī pozīcija, kur mēs atrodamies, no kuras pozīcijas mēs skatāmies, tā nosaka to, uz kuru pusi mūsu dzīve virzīsies. Vai viņa grūtā, jo grūtie brīži, kā man liekas, tu arī minēji, jo grūti brīži arī nāks, viņi būs šajā pasaulē. Bet tas, kur mēs atrodamies, tas noteiks, vai mēs slīgsim uz leju grūtajos brīžos, vai mēs tomēr celsimies uz augšu šajos grūtajos brīžos, jo mums vienmēr ir izvēle, ko izvēlēties, ko mēs darīsim ar to, kas mums ceļā nāk, vai šīs vētras un izaicinājumi mūs cels, stiprinās, vedīs tuvāk viņam, iesakņos mūs viņā, vai arī tieši otrādāk, mēs viņiem paļausimies, un mēs slīdēsim tālāk. Visam, ko pasaule, vai precīzāk sakot, velns, mums sūta virsū.
Un, jā, jāskatās uz neredzamo, lai šis neredzamais vārds kļūst par miesu mūsos, lai tā kļūst par īstenību mūsos. Jo tas ir tas pats, piemēram, šis vārds. Tu esi svēts, Jēzu Kristu. Mēs esam svēti, mēs esam aicināti būt svēti, jo viņš ir svēts. Un, ja mēs skatīsimies no miesas pozīcijas, tad mēs neesam svēti. Tas ir loģiski. Mēs sagrēkamies katru dienu, domām, darbiem, vārdiem, vienalga kā. Es neesmu svēta. Bet, ja es skatos no gara realitātes, man ir pilnīgi visas tiesības apliecināt, ka es esmu svēta. Jo es zinu, ka garā es esmu svēta. Un tur nav šis, kad, bet tu neesi svēts, tu tā kā liekuļo, tikai apliecina, bet tas, piemēram, nav. Bet īstenībā, tas ir. Es uz to tiecos. Es tiecos pretī Kristum, es tiecos staigāt un dzīvot garā, un tad es esmu svēta, es apliecinu to, kur es gribu būt. Jo, ja mums nav mērķis, mēs nepieaugsim, mēs neiesim uz priekšu. Mēs paliksim tur, kur mēs esam, jo mēs neredzam, uz kurien mēs tiecamies. Tas tāpat no fiziskās dzīves, jo mums nav nolikta kaut kāda mērķa, bet mēs vienkārši eksistējam šeit. Mēs arī eksistēsim līdz pasaules galam, līdz kamēr mēs pametīsim šo zemi. Bet ja mēs esam nolikuši kaut kādus noteiktus mērķus savā dzīvē, tad mēs uz viņiem virzīsimies, lai arī cik grūti būs. Lai arī tas neies šādi, bet tas varbūt ies šādi, bet tu virzīsies uz turieni. Un tu visur ieraudzīsi iespējas, lai to sasniegtu. Un tas tāpat arī ir garā. Ja mēs paņemam šo neredzamo vārdu, kurš pašlaik varbūt uz mums neatiecās, jo mēs vēl neesam tajā līmenī vai tajā gara stāvoklī vai tajā briedumā, bet mēs viņu esam satvēruši. Un mēs ļaujam, lai svētais gars šo vārdu pārvērš par miesu, par dzīvi staigājošu miesu manī. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs lasām vārdu, mēs viņu paņemam sev uz ko tiekties. Mēs neapstājamies tikai pie tām raksturvietām, kas tagad ir, un mēs viņus apliecinām, un jā, un ir forši, bet mēs tiecamies uz pašu pilnību, lai tiešām šīs vārds kļūst dzīves manā dzīvē. Amen, un tas... Jā. Un vēl man uzrunāja, ka teicīja, šī raksturvieta nepagursiet labu darīt. Mums ir jāturpina visu laiku Kristu, jāturpina kalpot viņam, jāturpina arī līdz ar kalpošanāk labie darbi, celties un celt visus un stiprināt un palīdzēt un darīt visu, ko gars mums vada. Un tas ir svarīgi, lai mēs nepagurstam, jo mēs zinām, ka arī Bībele saka, pēdējos laikos mīlestība izdzisīs, tumsa valdīs. Bet mums ir jāturpina dzīvot garā. Mums ir jāturpina sekot tam kungam, jo mēs zinām, ja mēs izturēsim līdz galam, mēs uzvarēsim. Un nav runa uzvarēsim ko. Nav svarīgi ko. Varbūt kāds tagad saskarās ar sliktu grūtību vai cilvēkiem apkārt kaut ko, kam ir jāiziet cauri, sakostiem zobiem, laiks, jā, es šito uzvarēšu. Bet nav runa par to, vai aizies tas cilvēks, atnāks cits cilvēks, aizies tā situācija, atnāks cita situācija. Tas nav, ka mēs uzvarēsim šo situāciju. Runa ir par to, ka mēs uzvarēsim iet mūžīgajā dzīvībā kopā ar Kristu. Mēs uzvarēsim tajā, ka mēs paliksim līdz galam viņā. Mēs ieraudzīsim viņu vaigā vienu dienu, jo mums būs šī dzīve, viņa būs tāda, kāda viņa būs. Bet uzvar tas, kā arī apostols teica to, ka vainagu saņemšu. Kas tad ir vainags? Vainags jau nebija šīs viņa uzvaras un cīņas. Vainags bija goda balva būt kopā mājās pie tā kunga. Un tas ir tas, uz ko mums jātiecās. Nevis skatīties, kādas situācijas mēs uzvaram, vai kas ir, vai kas nav, bet aiziet līdz tam gala mērķim, mūžīgā dzīvība kopā ar viņu. Tāpēc, man ļoti uzrunāja, un mēs nepagurstam, jo varbūt arī tā, ka būs grūtāk, un nevis varbūt, bet būs tā, ka izvis paliks tikai grūtāk un grūtāk. Jo ar katru minūti, droši vien sekundi, tiešām ļauj mums pieaugt pasaulē. Ne jau Kristū, pasaulē. Un tāpēc arī kristiešiem viņiem būs grūtāk. Grūtāk panest, grūtāk apkārt, un viss kaut kas būs. Tāpēc vienkārši nepagurt, turpināt un neiet nekādās
kompromisos. Vienkārši palikt tur, kur mēs esam Kristu, kā Kristus katru ir mācījis, un vienkārši būt pastāvīgiem. Amen. Paldies tev, tev. Jā, man paldies. Un jā, man patīk, ko tu teici par to. Jā, par to, ka, nu jā, ne tikai tas, ka tu vienkārši apliecini, es esmu svēts, bet tu tiecies tā kā, nu, ticēt uz to, jā, nevis vienkārši, nu jā, un tā apliecināšana, protams, palīdz, bet jā, ka tas ir, un kaut vai tu to neredzi, bet tu dzenies pēc tā, atrasties tajā, un man ir bijis, ka Dievs man saka, uzdrošinies ticēt tam, ka tu esi svēta, tā kā uzdrošinies. Jā, un tad, kad es uzdrošinos, tad, kad mēs uzdrošinamies, mēs esam viņā. Mēs piedzīvojam šo dzīvības sulu, kas nāk no viņa. Tā mēs paliekam vīna kokā. Jā, ka mēs ticam tam, ko Jēzus ir teicis. Un, jā, tāpēc uzdrošināsimies ticēt visam, ko Jēzus ir teicis. Un ka tiešām tas ir par mums, ka tas ir par tevi. Un dzīties pēc tā, būt tajā, palikt tajā un dzīvot tajā un pārvērsties, jā, lai tas top par miesu. Nevis vienkārši, ka tas ir kaut kāds pliks vārds, burts Bībelē rakstīts, bet kad tiešām caur ticību tu to iemanto, kā rakstīts, ka mums ir daļa pie dievišķas dabas caur šiem apsolījumiem dota. Jau tagad šeit uz zemes mēs to varam piedzīvot, šo dievišķo dabu, caur ticību uz Jēzu Kristu un caur ticību uz Jēzu Kristu un to patiesību, kas ir viņā. Kā bija rakstīts arī, kad Efeziešiem tur bija rakstīts, ka bet tā jūs Kristu neesat mācījušies, tur, kur viņš aprakstīja par kārībām un tādām lietām, un tad Pāvils saka, bet tā jūs Kristu neesat mācījušies. Bet patiesība, kas ir Kristu, ir tāda, es tagad saviem vārdiem. Un tad tur ir par to, jā, ka patiesība ir tāda, ka jūs novelkat to veco cilvēku un uzvelkat to jauno cilvēku, kas ir pārradīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Un tā ir tā patiesība, kas ir Jēzu Kristu, šis jaunais cilvēks un jaunais radījums. Un mums ir jāatzinās būt ticībā uz to, jācīnās šī labā ticības cīņa. Un to atkal dara viņš, to dara viņa vārds. Viņa vārds dod mums ticību. Rakstīts, ka ticība nāk no dzirdēšanas un dzirdēšana no Kristus vārda. Un mums ir jādzird, mums ir jāuzņem šis Kristus vārds, lai viņš bagātīgi iemājo mūsu sirdīs. Un to atkal dara svētais gars. Slava Dievam, paldies! Ojar! Labu vakaru visiem. Slavu Dievam. Paldies par vārdu. Jā, man prieks par teviem, Sabīne, tiešām. Klausos un priecājos. Miesa jau slēdzāt ārā, protams, bet tas nekas. Kaut ko es, protams, arī nedzirdēju sākumu, bet ko es te pirmais pierakstīju, jā, Jēzus mums ir viss, ka mēs dzīvojam garā, mēs dzīvojam priekš viņu, caur viņu un ar viņu, kā saka. Un jā, gar miesu mums vairs nav nekādas daļas. Viss ir taps jauns, tieši tā. Mēs esam jauns radījums. Esam dzemdināti svētajā garā. Esam dzemdināti, man liekas, tāpēc, kad, man, piemēram, kad šī pirmā sastapšanās ar svēto garu, un tā ilgšanās, es arī man bija kaut kāds spēcīgs tāds pārdzīvojums, ka es sapratu, ka es miesā savā neko nevaru, un es vienkārši lūdzu pēc viņa un klauvēju, un viņš atnāca un deva man šo pārdabisko mieru. Tad, jā, mums miers. Mums ir miers, jā, ka mums ir šis miers, tad mums nevar neviens izprovocēt, ka mēs neesam miesā, jā. To, ko tu baro vairāk, tas arī ņem virsroku, ikdienā, piemēram. Un jā, kamēr Evita dalījās, un tu nāc, jā, ka
ienaidnieks, ja mums uzbruk. Viņš uzbruk mums pārsvarā, viņam patīk mums uzbrukt, ka mēs esam tūkstnesī. Tūkstnesī, kā mēs esam? Ja mēs esam tūkstnesī, mēs esam izsalkuši, izolēti un noguruši. Viņam patīk izmantot tā kā mēs miesā tieši esam vāji. Viņam patīk, piemēram, un es pierakstīju, ko mēs varētu darīt, vai, tā kā, lai kļūtu stiprāki arī tajos momentos, izsalkuši, ja, tad praktizēt arī, kad mums ir labi vienkārši kontrolēt kaut kādas savas kārības, kaut vai ēšanu, kaut kādu tādu, nelikt to tā kā pirmajā vietā. Priekš manis vispār ēšana ir vispār sekundāra, pat ne pēdējais. Es vienkārši jau tā kā nedzīvoju dēļ ēšanas, dēļ vēdera, jo vārdā rakstīts, mēs dzīvosim no Dieva vārda. Un mums vajadzētu tā kā praktizēt katram, tad, jā, un izolēt, kad mēs esam, jā, ka mēs esam vieni bez... Tāpēc ir svarīgi būt draudzē un sanākt kopā un stiprināt viens otru, kā mēs to darām sapulcēs. Un, jā, protams, izolēties arī ir labi, tad, kad tu meklē Dievu tūmu atsevišķi, bet jā. Bet ja tu tā kā visu laiku gribi būt viens, tad būs diezgan pagroti. Tu būs tā kā labs mērķis sātanam. Un jā, un noguruši, jā. Kad mēs noguruši esam, tad jā, mums tāpēc arī ir tik svarīgi stiprināties tajā vārdā, zināt viņu, tas ir tās bruņas, lai mēs arī noguruši zinātu tās raksturvietas un mums nebūtu ar to problēmu. Jā. Vārds ir gaisma, kas rāda mums ceļu. Amen. Un jā, principā. Zināt patiesību, jā, tas ir galvenais. Zināt patiesību, dzīvot no tās apziņas par uzvaru. Uzvarā ir mūsu Kristu. Jā, ļaunums, protams, jāaug, bet man patīk domāt, ka līdz ar ļaunumu pieaug godība. Viņi nāk arī mums tuvāk, un ja mēs zinām kā pret to pavērsties, kā uz to tiekties, tad mums arī nebūs problēmas, es domāju. Mums tikai jācenšas. Jā, paldies par vārdu, ļoti svētīgi. Gars man paēdis, miesa nogurus, bet tas nekas, jā. Esiet svētīti, paldies jums. Miesa nespēja nenieka un gars dara dzīvu. Es nezinu, kāpēc atcerēju šo pantu, bet man patīk, jā, ko tu dalījies par to, kā tu nāc pie Jēzus, jā, ka tu saprati, ka tu neko nevari, un tu sauci uz viņu, jā, un tad ir, jā, tas brīdis, kad, tu padodies, tu saproti, ka tu esi tas grēcinieks, tev vajag glābēju, vai ne? Un varbūt mēs ne visu tā uzreiz sapratām, jā, bet tā doma, un kad viņš nāk palīgā mūsu nespēkā, un tāpatās mēs arī, kā mēs viņu saņēmām, tā mēs viņā arī sakņojamies. Mēs nesākam atkal, tomēr īstenībā, ja tā padomā, es tomēr miesīgi varu tomēr pats tikt galā, un tomēr es pacentīšos pats, jā. Nē, nesanāks, jā, tāpēc kā rakstīts, ka... kā jūs garā iesākuši, gribat miesā pabeigt? Nē, tāpēc jā, turpināsim garā, turpināsim ticībā uz neredzamo, lai tas kļūst redzams mūsu dzīvēs, bet mēs turpinam lūkoties uz neredzamo. Un jā, lai tas top par miesu mūsu dzīvē un turpināsim sēt šo vārdu, kas atnes šo ticību. Un jā, varbūt ir vēl kāds, kas vēlās padalīties. Māris, lūdzu. Labvakar visiem. Visa pamatā, man liekas, kas šeit tika runāts, ir viens no raksta vietām, lai ticības pamatā būtu Dieva žēlstība. Jo viss no Dieva žēlstības ir. No Dieva žēlstības mēs tikai pārtiekam, ja tā varētu teikt. Un katram ir bijis savādāks tas ceļš, līdz viņš ir sapratis, ka viņš ir Kristū, ka viņš ir garā.
citam garāks, citam īsāks, citam ir šie atgriešanās piedzīvojumi, ir bijuši šādi, citam tādi. Un kā Pāvils kaut kur saka par to, ka ārīgais cilvēks sadilst, bet iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Kā saka, no spožuma uz spožumu, ka mēs atziņā pieaugam un arī visa saprašanā. Un man, teiksim, ir bijis tā, ka kā Dievs ir atklājies. Ja tu ilgu laiku esi bijis bauslības verdzībā un tā līdz mielēm ritīgi, tad kad Dievs tev dāvā žēlstību būt garā un Kristu, tad tu sajūti šo milzīgu atšķirību. Un tad tu to proti novērtēt, to milzīgo dāvanu, kad tu vairs neesi, kā saka, iekļauts bauslības važās un seko burtam un tā, bet bez to lielo žēlstību. Man, teiksim, tā ticības redzēšana ir tā kā binokls. Es kādreiz tos teicu, binoklim ir tāds grozāmais, kur tu vari sākumā tu redzi miglēnu, kamēr tu uzgriez fokus, ka viņš skaidri redzams. Un tā arī tā kā ticības dzīvē tu pagriez, teiksim, to binokļu, to ticības binokļu, kamēr viņš kļūst skaidrs un tu vairs, es redzu, tagad es redzu, jā. Un tas, ka katram ir bijis tas klikšķis. Un man te viena raksta vieta uzrunāja par to. Tas ir no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 2. nodaļas, no 9. līdz beigām. Ko acs nav redzējis un ko auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvinājis. To mēs nerunājām ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas garīgi apspriedami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgs cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Tā kā šeit skaidri pateiks, kad mēs garā, mēs runājam par atrašanos Kristu un tā, ja cilvēkam, kuram nav tādas īsti pieredzes, vai arī kā teiksim, gars nav atklājis, viņam tas var likties tā, nesaprotami, bet te ir arī rakstīts, ka gars nāk palīgā un neviens cilvēks nevar izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Un gars to atklāja mums kaut kādas lietas, un tad mēs arī sākam saprast šīs garīgās lietas. Bet kaut kur bija, man liekas, rakstīts, kad respektīvi, mēs dzīvojam pašreizējā atziņā tajā, kurā mēs esam, un pēc kāda laika mēs dzīvosim jau atkal ne tādos pamatos, kas būtu, bet, teiksim, pieaugam arī atziņā, kaut kādās fokusējamies. Tā kā, kā arī es te teicu, kad ārīgais cilvēks sadils, bet iekšējais cilvēks dienu no dienas atjaunojas. Paldies! Ļoti, ļoti spēcīgi, Māri. Paldies. Man liekas, brīnišķīgs papildinājums. Jā, tikai es tiešām izcelšu vēl vienreiz to, ka gars ir tas, kas izdibina. Un, jā, lai saprastu, ko Dievs mums ir dāvinājis. Jā. Un tas ir tas, ko tu teici, jā, ka
kāds jau redz, kāds vēl ceļā, kāds vēl, bet to, ko arī Evita teica, ka šodien Dievs jau mums dod, jā, šo dienascho maizi, un jau šodien viņš grib parādīt, kas tu esi Kristu, un jau šodien dod šo kaut kādu, jā, saprašanu, bet katram mums ir savs posms, katram Dievs zina to mūsu sirdi, kur mēs esam, kas mums ir jāierauga. Bet jā, gars ir tas, kurš zina, pazīst mūs un kurš izdibina visas lietas. Jā, man patika jā, tas tieši tas teikums, lai saprastu, ko Dievs mums ir dāvinājis. Ir arī Filemonam, man šķiet, ja es pareizi saku Filemonam, 1,6 tāds pants. Tur bija par to, ka kad es lūdzu, lai jūsu ticības sludināšana kļūst efektīva līdz ar to, ka jūs atzīstat visu labo, kas jums pieder Kristu Jēzu. Jā, ka mēs līdz ar to, ka mēs atzīstam visu, kas mums pieder Jēzu Kristu, arī mūsu ticība kļūst efektīva. Jā, tur bija tāds vārds efektīva, jā, ka tā ticība darbojās. Ko nozīmē efektīvs, kad darbojas, jā. Jā, bet es ieraudzīju, atcerējos, ka ir taču jau 10, beigšu runāt. Jā, varbūt ir vēl kāds, kurš vēlas kaut ko padalīties, varbūt Aigars. Varbūt, jā, droši, ja vēl kāds vēlās. Tad tik slēdzēt kameru iekšā. Ja nē, vēl pēdējā iespēja. Labi, ja nē, tad es šoreiz aizlūkšu. Jā. Es aizlūkšu, un tad būs jā, tā, ka Iveta mums piedāvāja nospēlēt, uzslēgt kādu dziesmu, kas viņai ir sirdī, un tad vienkārši pakavēsimies pie šīs dziesmas, un tad dosimies tālāk. Jā, kas var palikt, kas nē, tas dodās jau tagad vai pēc tam. Jā, tā kā, ja kas tad tā, un jā, es tagad aizlūkšu. Jā, debes Tēvs, paldies Tev par šo vakaru, paldies par Tavu vārdu. Es lūdzu, lai šis vārds turpina vienkārši apgriezīt mūsu sirdis, veidot tās, lai tās ir pilnas ar Tavu vārdu, ar ticību uz Tevi, uz Tavu vārdu. Un es lūdzu Tēvs, turpina darboties, turpina izdibināt visu, kas ir izdibināt šīs lietas un atklāt mums, kas mums ir dāvāts Jēzu Kristu un kas mēs esam Jēzu Kristu. Jā, Svētais Gars, mēs atzīstam, ka mēs bez Tevis neko nespējam, ka mums vajag Tevi un mums vajag Tavu vadību, Tavu palīdzību. Es lūdzu, ka Tu mums atklāji savu vārdu un vēl vairāk ved visā patiesībā, un lai mēs stipri stāvam Jēzu Kristu un iesakņojamies Jēzu Kristu un atzīstam visu, kas mums ir jāatzīst jau šodien, un dod mums katru dienu šo dienascho maizi, kas mums ir jāzina, kas mums ir jāiepazīst, kas mums ir jāpēd, jānogaršo, jābauda, un katru dienu dod mums ko dzert, ko ēst, un lai mēs piepildamies ar šo maizi, kas ir no debesīm, ko Tu esi mums dāvājis, un jā, lai mēs izmantojam laiku gudri un ikdienas, un lai mēs piepildamies garā, un pielūdzam Tevi garā, un patiesībā, lai mēs esam Tev tīkami, lai mēs kalpojam Tev garā, nevairs pēc burta, nevairs pēc miesas, bet garā, jā, Jēzus Kristus vārdā. Amen.